сожалению, у меня уже нету связи с теми строителями, которые это делали и предлагали нам. Это первые дома, которые строили по субподряду, не мы лично. И где также меня уверяли, что все нормально, все в порядке, и эта технология была опробована. Kāpēc pasīvās mājas tagad ir iespraudušas smēli savā pakaļā? Jo ir nopūšas. Nav pat 5 gadi pagājuši. Ir nopūšas, visas nopūšas. Tur ir tie sūdi. Tā kā labāk par to nesāc. Es tev izlikšu visus faktus pretī. Ja? Redzi, ar vārdu siltināšana cilvēks domā, kad viņš tagad tos procesus izdarīs un viņam būs silti. Bet siltumu jau tā vate nedod. Dod 3 elementi tikai. Tas ir pa dienu saule, tava apkure, vienalga kādā veidā, un tavi 36 grādi, 6. Un tas viss. Lai domā, ka es esmu psihs uz kaļķi, jā. Lai domā. Nē, jau es viņu ēdu, Johaidī. Es daudz zinu, kas ir 100 gadus gandrīz nodzīvoju, visu mūžu nozelējuši. No? Protams, ka mums tie pieņēmumi ir galvā. Modernajām tikai kārbai jau ir, piemēram, automātam, cik es zinu, kārbai garantija tikai 200 000. Tas nav nekas. Jā, veco Mersu var 1 000 000 nobraukt bez problēmām. Galvenais ir uzturēt un kopt. Nu jā, tur ir tas. Ja mums zeķē radās caurums, mēs viņu cenšamies aizlāpīt. Un galvenais, mēs jau nelāpam ar kaut kādu stiklu šķiedru, nē. Vēl tur kaut kādu plasmas šito te auklu. Es jau arī ticēju tai industrijai, saprot? Nu, moderns, jābūt moderns, nu. Bet redz, tas nestrādā. Moderns manā uzskatā, kas strādā, ir kanalizācija, internets, elektrifikācija, ja? Tas ir moderni. Un tas strādā. Kaut gan arī šeit tad, ja pārdeg, tad nodeg visa māja, ja? Bet tā ir. '92. gada beigās es aizmuku vienkārši uz Vāciju. Un tas ir viss. Kur tāds nepārāk viegls ceļš, tur arī emigrācija nav nekāds cukura gabaliņš. Tur, ja tu ar zobiem negrauzīsi savu vietu zem saules, nekas nebūs. Te tu var iet tā pa vienu ielu, un zini, tā kā muzejā stāstīt. Čuh, 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 pa visiem šitām matērijām. Re, kur var redzēt augšā akrilāti, viņu visi ir izbalējuši, notecējuši. Redz, katastrofa. Redz, fasāda atjaunot, tad Rīgas pilsētas finansiālo atbalstu. Te mēs visu varam redzēt. Redzi, kā ir atjaunojuši, viss nāk nost. Jo tas ir modernais materiāls, ko varam redzēt.
visām līmēm, visu pārējo, plus vēl akrilāts. Te ir vienās plaisās. Saproti? Tas ir ārprāts. Pleķi tādi skaisti. Slapšu visu. Nu, ko mitrums dara salā? Sasalst. Tas pats, kas mums arī te ir. Vēsturiskais siets, ja? To mēs redzam, un viss saucamais atvēmšanas efekts notiek. Pirmkārt, ļoti labi degošs materiāls, neutilizējams materiāls, jo nav utilizācija. Nu, un viņi domā, ka būs silti. Un nekas nebūs silti. Būs patstāvīgi slapji, un kurinās tas cilvēks, kas tur dzīvos, kurinās mitrumu ārā. Un re, kā nāk zupa ārā. Redz, tā ir visa zupa tā melnā. Jo zupa iet uz leju, nevis uz augšu. Redz, silti, ne? It kā. Uz zāles mums rodās rasa, tur mums rodās kondensāts. Un viņam jātiek ārā. Un te viņš arī cīnās, cenšas tikt ārā. Ne jau tur kaut kāds speciāli uzgāja un tādu kreatīvo darbu veids. Un tā ir katastrofa. Un tad vēl sevišķi starp vēsturiskiem namiem, ja, kas ir skaisti, iecelt kaut kādu marasmu te iekšā. Tas jau ir noziegums. Un re, ko redzēt, viņš neko citu neprot, kā paņemt līmi, ja, moderno, sietu kaut kādu un domā, ka tas viss saturēs. Tas jau pats lec pa sevi nost, re, ko vecie skaliņi. Nezinu, kāpēc tas jādara. Šitas ir vēsturisks piemineklis, ja? Paskatāmies. Ar vēsturiskiem akriļiem un jau. Viņš ir nesen bijis remonts. Un, redz, jau vienās plaisās visur ir. Redzi? Tas nav remonts, tas ir eiro remonts. Un tas vairs nav kultūras piemineklis. Tas ir ārprāts. Rekur, nu visur ir, sarot. Visur, rekur, viss 1000 mikroplaisu. Redz? Redzi? Akrilāts. Uzzaptēts. Tā nav pat silikāta, nav pat kaļķa. Ja? Tas ir akrilāts. Vēsturiskais bļāviens. Nu nedrīkst būt. Nedrīkst. Ja jūs taisat eiro remontu. Tāda zīmītes jāņem vienkārši nost, un tas, kas to piesprauda, lai viņš sprauž sev uz muguras. Viņi to sauc pa, noteikti tur šausmīgi nauda bija, pa kaltajām, ja? Bļāviens, šito viens ir Kinders Fleksi izfleksējis, nu, to mēs redzam. Un te ir piemetinājis. Skaties. Un te ir pļurķiks, te ir vate. Rekur pat sietu redz. Es nezinu, kā viņi varēja nodot viņu, ja? Kas viņiem pieņēma. Nekad arī, nu, pēc tās industrijas pakošanas sistēmas, nekad tev siets nedrīkst būt rēgoties. Viņam jābūt 4 mm vismaz tajā līmē virsū. Es teiktu, šis nams ir daudzreiz labāks par to, kur vēl nav pieķērušies klāt. Nu, ir tur plasmasnieki jau salikt, nu, lai ir tie logi. Rekā nāk viss nost. Rekur jūsu cements, visi. Viss jūsu līmes. Redzi? Un vēsturiskais vecais. Nav vaina viņam. Kaut gan te pat ir pieslēgts asfalts klāt, zem kur ir mitrums. Redzi? Jo normāli, tik tālu vajadzētu atgriezt nost, kā tas ir Igaunijā. Un te ir parasts šķemba. Vienkārši, lai ka tas spiedošais horizontālais mitrums ir, lai viņš nāk ārā, lai nespiež uz mājas pamatni. Šeit skaisti slēģi ir bijuši, rekuro redzēt, kas aiztaisīja cietumu, bija silti. Bet tad nāca eksperimentātori visādi, arī ar krāsām. 100 gadu apakaļ ielika iekšā, nu viss tas stāv, nu, vajadzēja tikai uzturēt. Protams, te ir zaptēts vēl neskas bijis. Te jau ir veikala zaptis sakrāsotas.
no veikala zaptēm. Re, kur jau pirmā sāls rodās, kur mēs izsaucam viņu. Ne jau no tā, ka te ielu kājas 100 gadu vēsturi virsū un parastās tīrās eļļenes. Bet te, kā mēs redzam, otrs krāsotājs to nav attīrījis un krāsojis virsū, un re, kur ir. Un tad, kad tas koks grib atdot mitrumu, viņš vienkārši atvegna. Tā mēs varam redzēt. Bet viss vesels, nav vaina. Skaists. Nu, te ir ūdens problēma bijusi. Kaut gan vecie ķieģeļi ir 1000 reiz labāki, ja? Jo ķieģelis sevī var mitrumu paņēmt. Bet viņš nav sasprādzis. Mūsu jaunie lodes vēl nes kādu tur, tie visi lupatās vienkārši. Šis vienkārši. Krievu laikā te ir labots ar kaut ko, ar prastām naglām piesists. Nu, nopūva vienkārši. Bet te ir bijis kaut kāds pinoteks virsū, vēl kaut kas, ko vecā zīmīte pat. Te izskatās, kad ir celtniecības tas process noticis, ka viens ar otru sākuši mērīties, kuram ir lielāks vai vēl kaut kas. Te pat tu neticēsi, tas ir ģipsis, empeška. Ģipsis. Turiet man 100 cilvēku, labi. Vajadzētu jau, lai jaunatni mācās tieši to amatniecību, lai viņi varētu normāli pareizi salabot.